Cienījamais prezidenta kungs, es vēlos runāt par Eiropas struktūra fondiem. Tie ir 35,5% apmēram no kopējā Eiropas budžeta. Konkrēti reģionālās attīstības, kohēzijas, sociālajie fondi no 7. līdz 13. gada ir 308 miljardi. Arī 2010. gadā tie ir 39 miljardi saistībās, apmēram 31 miljardus maksājumos. Kādas risks un kādas problēmas ir saskatāmas? Pēdējā informācija uz 1. oktobra 2009. gadu. Mēs esam 2. gada beigās, lineāra izpildu varētu būt 28,5%, izpildu maksājumos payments rate 24,35%. Un šeit ir pirmās problēmas. 55% valsts ir zem šī vidējā. Sliktākā valsts rādītājs ir -40% no vidējā. Un atšķirības starp labākajām un sliktākajām valstīm fonda apgūšanā ir 370% vai 3,7 reizes. Ja mēs skatāmies atsevišķos fondus, tad rekonstrukcijas un attīstības fondā, reģionālās attīstības fondā, 22% valsts zem vidējā, sliktākās rādītājs 50% zem vidējā, un atšķirības ir 500%, 5 reizes ir valsts, kas apgūst sliktāk līdzekļus nekā tās, kas apgūst vislabāk. Sociālā fondā 22% zem vidējā rādītāja, sliktākie -43%, atšķirības 3,7 reizes. Un kohēzijas fondā sliktākā valsts ir 68% zem vidējā un atšķirības starp labāko un sliktāko 300%. Kur ir risks? Ja mēs skatāmies uz salīdzinājumu ar 2006. gadu, kad nebija krīzes, tad mēs redzam, ka valsts, kas atpaliek tagad fonda apguvē, ir starp tām valstīm, kas neizpildīja, neapguva fondus pirms tam. Konkrēti. Mums ir nesamaksāta nauda 16 miljardi par veco fondu 2000–2006. Rekonstrukcijas attīstības fondā 2,4 miljardi vispār ir pazaudēti. Tas nozīmē, ka 20% dalību valsts nav apguvuši šo naudu un vairs arī nesaņems. Sociālā fondā tie ir 1,9 miljardi, jo 16% valsts nav izpildījuši rādītājus. Kopumā tas nozīmē, ka 4,3 miljardi ir ieplānoti. Ha pasado con mucho su tiempo, colega. Gracias. Tiene la palabra.